Man atrakstīja viens čalis, kurš pazaudēja diezgan lielu naudas summu. Sākumā viņam, precētam vīrietim, Instagramā atrakstīja kādu meiteni un gribēja ar viņu iepazīties. Vārds pa vārdam, parādījās kaut kādas jūtas. Vienā brīdī viņš sāk uzdot jautājumus. Hei, bet kur tev ir nauda visām tām dārgajām precēm, ko tu liec Instagramā? Viņa teica, klausies, tev uzticējuši vienu noslēpumu, bet nevienam nestāst. Es investēju kādā investīciju platformā. Un, protams, ja tev kāds uztic noslēpumu, tev galvā sākās hormonu vētra, tu vairs nespēji loģiski domāt, un viņš izdomāja viņai paprasīt, vai viņš arī var investēt šajā platformā. Viņa teica, labi, bet klausies, tikai 250 eiro. Ja tu investēsi lielāku summu un tu visu pazaudēsi, tad tu būsi zaudējis naudu. Viņš investēja 250 eiro, kas loģiski izauga momentā uz daudziem tūkstošiem. Viņš izdomāja, hei, tā nav tik ātri auga, es investēšu vēl. Viņš investēja vēl 7000 eiro. Bet varētu izvilkt ārā visus tos mans 1,9 miljonu dolāru. Te sākās problēmas. Tev ir jāpārskaita kaut kādas komisijas, tad tur ir komunikācijas, tev jāgaida tur mēnešiem. Un viņš vienā brīdī saprata, ka tie iespējams ir krāpnieki, viņš sāk meklēt palīdzību. Kur? Tur, kur viss normāli cilvēki YouTube. Atrada jurists, kas varot atgūt šo naudu. Jā, mēs redzam, rekušajā kontā ir nauda, mēs līdz atgūsim, bet tas maksās aptuveni 1000 eiro. Tos viņš arī samaksāja par juridiskajiem pakalpojumiem. Tie arī pazuda un pēkšņi parādījās kas? Interpols. Jap, Interpols visu šo schēmu esot atklājis. Tie juristi esot uz vienu roku ar tiem investīciju krāpniekiem un viņi varot visu naudu atgūt, bet atkal būs kaut kāda tur mistiska samaksa, aptuveni atkal 1000 eiro. Viņš tos arī pārskaitīja. Nu jau pazaudēti 11,000 eiro. Tevoši pēc schēmas. Skaļāk. Tevoši pēc schēmas. Deģenerāti. Skaļāk. Tevoši pēc schēmas. Ja tu esi apkrāps, tad pirmkārt vērsies savā bankā, bet ja tev ir iestājušies zaudējumi, tad obligāti ziņo policijai. Un ja tev ir kaut kāda informācija par krāpniekiem, tur kaut kādas saites vai bildes no čatiem, obligāti raksti certam. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.